Rūtas, spāres, ķirši, katrai plāksnītei savs rokraksts un vēstījums. Māju nosaukumu laukos latviešiem ir sena tradīcija. Pat padomju laikā veidojoties ciematiem savus vārdus ieguva arī laukos uzbūvētās daudzdzīvokļu mājas. Turpmāk gan atbilstoši ministru kabineta noteikumiem ciematos tāpat kā pilsētās būs ielas un māju numuri. Bauskas novada Čūdas pagastā ielu nosaukumu parādījušies jau pirms 2 gadiem. Pēdējā domas sēdē pieņemts lēmums par ēku sanumurēšanu. Iedzīvotāji par jauninājumiem lielākoties ir dzirdējuši, bet jēgu no tā neredz. Es domāju, ka nē, ka tas nav izdevīgi. Kam nav izdevīgi? Vispār, priekš kam tad tāda vajadzība? Tepat tās šitā varētu būt iela, tā aiz muguras, kas jums ir. Bet vai šito ar pa ielu tad nosauks? Skolas direktors gan cer, ka tagad izdosies uzstādīt uz ielām guļošos policistus. Ielas nosaukums jau te ir uzlikts, jā. Un te ir apdzīvota vieta, bet līdz šim viņa neskaitījās īsti kā iela, bet skaitījās kā viss republikas nozīmes ceļš. Līdz ar to mums bija apgrūtināta gulošo policistu uzlikšana uz šīs ielas. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā šādi jaunumi nav priecīga ziņa. Jaunā kārtība vismaz iesākumā varētu radīt daudz neskaidrību, tādējādi pagarinot ārstu ierašanās laiku. Jo visi ir pieraduši pie veciem mājas nosaukumiem, tagad būs gan izsaucējiem, gan arī mums būs. Bet es domāju, ka mums te pieredzējuši visi ir ārstu palīgi, un es domāju, ka mēs tiksim galā. Jauninājums nes līdz arī papildu izmaksas. Likums paredz, ka pašvaldībai par adrešu maiņu jāinformē zemes dienests, kurš tās reģistrē, taču mainot vai pārdodot nekustamo īpašumu, jaunā adrese jāieraksta zemes grāmatā. Es nezinu, vai laukos tā vajadzēja vēl, ja šitās saucamās krīzes. Vajadzēja pagaidīt. Jā. Jaunās plāksnītes gan novada domu soli izgatavot par pašvaldības līdzekļiem. Mēs esam arī šajā pirmajā lēmumā ielikuši jau noteiktu uzdevumu pārvaldei apzināt, cik maksā iedzīvotājiem šādu plāksnītes pirmreizējā izgatavošana un uzlikšana. Un tad, kad mums būs šie dati, tad mēs reiķināsimies ar šīm izmaksām budžetā. Coda nav vienīgais pagasts. Uz jauno kārtību būs jāpāriet arī citiem lauku ciematiem.